Hei, mans vārds ir Gurita Leksnīs-Krodrēna, un šodien mēs tiekamies rubrikas Darīt ir radīt, jeb nejaušība nav 67. sērijā. Saņēmu aizrādījumu, ka sen neko neesmu stāstījusi par rakstīšanu par grāmatām. Tad šoreiz jums karsts jaunums no apgāda zvaigznē ABC. Pavisam drīz rudenī nāks klajā stāstu krājums Gājēji. Kas tas ir par krājumu? Tas ir latviešu autoru fantāzijas un fantastikas stāstu krājums, kurā ir arī viens mans stāsts. Kā tad radās ideja? Pirms kāda laika, kādā zvaigznes pasākumā, rakstniekiem tiekoties, Evijai Zandbergai, kura ir Rubīna Lapas medības viena no autoriem, radās ideja, ka vajag fantāzijas un fantastikas stāstu krājumu. Un tad tika savākti autori, kuri būtu interesēti šajā projektā piedalīties. Un tad sākām WhatsApp grupiņā apmainīties ar idejām, kāds varētu būt grāmatas koncepts. Tur bija gan, ka vajag kopīgus tēlus, gan varbūt kāds notikums un vēl viss kaut kas. Idejas sprakšķēja uz visām pusēm. Bija grūti vienoties, bet pie kaut kāda kopsaucēja nonācām. Nu, un tad pavisam drīz, kā jau es teicu, rudenī nāks klajā šis krājums. Mēģināšu šeit ielikt, kāds izskatās vāciņš, lai jūs laiks varat grāmatnīcās pamanīt. Un attiecībā uz savu stāstu var teikt, ja neskaitās dažas pasakas, ko esmu sarakstījis, fantāzijas žanrs nav gluži mans žanrs, lai gan šo to es lasu no šī žanra, bet pašai izpausties bija interesants izaicinājums. Un, ja tā var teikt, tad no maniem stāstiem, ja neskaitu manu romantisko žanru, kurā es jūtos tagad zivs ūdenī, tad man šķiet, ka šajā krājumā iekļūšais stāsts Saikne ir mans visfeinākais stāsts. Tā kā gaidiet rudeni, novērtējiet un uz tikšanos, čau, čau!